Nu, čau! Es esmu sveicināta. Šodien ir mums notiksies iepazīšanās, teiksim, tāds kā Zooms, kur tu iepazīsies ar šo projektu, tavu sajūtu karte. Mēs jau īstenībā te sākām nedaudz runāt par to, ka, lai katrs ieraksta komentārā, cik pašlaik ir pulkstenis pie jums, kur jūs esat un no kurienes jūs esat, jo mēs esam, teiksim tā, plašā pasaulē ļoti daudz, kāds ir Latvijā, kāds ir Zviedrijā, Norvēģijā, Anglijā. Tā kā tu droši arī, ja tu skatīsies šo atkārtojumā, droši dod ziņu, no kurienes tu skaties. Tas būs fantastiski, un jā, es domāju, tad jau mēs sāksim ķersimies klāt. Es padalīšos ar pašu prezentāciju, un jums būs iespēja iepazīties ar mums trijām, ko vispār no šī projekta gaidīt, ko sagaidīt, ko tu iegūsi, un tas cilvēciņš, kurš tev būs nosūtījis šo atkārtojumā, neaizmirst, ka tu droši drīkst arī saviem draugiem, savām māsām, brāļiem arī nosūtīt, noskatīties, jo šis projekts būs pilnīgi visiem. Viņš būs pavisam citā līmenī. Šis tāda tipa projekts, ko mēs taisam pirmo reizi. Un es esmu ļoti lepna par šo, tāpēc es ļoti ceru, ka tu leposies arī ar mums un par šo projektu. Ok, ķersimies klāt. Share. Mm, mm, mm. Hmm. Tā, es ceru, ka jūs dodiet man lūdzu ziņu, vai visu redzat, vai viss ir kārtībā. Ir? Jā, jūs redzat? Meitenes, jūs redzat? Elīze, Anita? Redzam, bet jā, tagad ir arī pie lielo ekrāna. Ah, Viss kārtībā. Super. kad jau ka lago, vislēnāk. Vislēnāk. Es tad uzreiz došu mikrofonu mūsu brīnišķīgai Elīzai, un tad jau turpinājumā tiksimies. Jā, sveiki visiem. Šobrīd sveikas dāmas. Pagaidām, ja skatīsies ierakstā arī kāds vīriešcins pārstāvis, tad sveiki arī tev. Un sveiki no jebkuras pasaules malas, kur skatāties un kurā laikā, jo zinu, ka būs daudzi, kas arī šo skatīsies ierakstā. Un šodien es gribēju sākt, mums visiem ir jautājumi. Šo jautājumu nav jāatbild čatiņā, ja nav vienīgi tāda īpaša vēlme. Šis jautājums ir tev pašai pie sevis. Un, jā, kad bija pēdējā reize, kad tu patiešām apstājies nevis ejot gaitā, bet apstājies tajā dienas skrējienā vai dzīves skrējienā, nedēļas, mēneša, un tā pa īstam sev paprasīja, kā es šobrīd jūtos. Un tā sadzirdēja sevi un pajautāja, kā es jūtos, ko tas nozīmē, ko varbūt man ir jāmaina vai kas man ir ar šīm sajūtām jādara. Un ar to es gribēju iesākt mūsu šodienas zūmu, padomājiet katrs par to pie sevis. Un es vismaz to esmu tā arī sajutusi sevi un runājot ar meitenēm, ar ko mēs kopā taisījām šo projektu, kad šis ir tas moments, kad mums gribās vairāk sevi sadzirdēt, vairāk būt saskaņā ar sevi un, kā es arī to saku, apstāties. Apstāties vienkārši no tā autopilotu, no tā riteņa, kurā mēs visu laiku katru dienu esam un varbūt tik ļoti neiečekojamies ar sevi. Un mēs bieži meklējam, ko vēl mums ir jādara, kāds vēl jauns projekts jāuzsāk, ko mēs varam darīt vairāk, kā mēs varam būt vēl labākas, mammas, sievas, vispār sievietes, kā mēs varam būt visur vēl jaudīgākas. Un, jā, jaudīgāki, jo šis projekts ir arī paredzēts vīriešiem, bet mēs bieži vien mums nevajag darīt vairāk. Mums patiesībā vajag saklausīt sevi un vienkārši būt vairāk saskaņā ar sevi, nevis skriet uz visām pusēm. Mēs varam baidu iet tālāk uz nākamo slaidiņu. Jā. Un tad mēs tagad saslēdzamies ar mūsu projektu, un tad droši vien jums arī rodas jautājums, ko es te stāstu par apstāšanos, par sevis sadzirdēšanu, un kā tas aromāts var mums palīdzēt sevi saklausīt, kā tas var palīdzēt mums saprast, kas tad mums šobrīd ir vajadzīgs. Un te es atkal aicināšu, atkal jums uzdošu jautājumus, ko jūs varat gan iekšē padomāt, gan ar tiem, gan jūs droši dalieties arī čatiņā, vai jūs kādreiz esat novērojuši, piemēram, situāciju, kad jums ļoti patīk kāds aromāts, jebkura dabā vai kur, bet blakus jums ir cilvēks, kam tas aromāts pilnībā atgrūž. Varbūt pat riebies, vai ir gluži neitrāls, vispār ne, bet varbūt tev ir tāds, man tik ļoti patīk, vai otrādi. Un tie, kam varbūt mājās ir vīra ēteriskās eļas, tie noteikti zinās kādu reizi, kad ir bijis tā, ka tu saņem jaunu eļu, to pasmaržo, un tev ir vai nu wow, vai nu šis varbūt nebūs man. Un tad tu noliec plauktiņā un paņem to eļu pēc mēneša vai diviem, un
šķiet, ka tu pilnīgi kaut ko citu pasmaržot, jo tava emocija pret to pilnībā mainījusies. Jūs varat droši uzrakstīt, vai kāds to sajūtas vai no rētriskajām eļļām, vai kādiem citiem aromātiem dabā, varbūt pat ziediem vai kaut ko, kas kaut kādā konkrētā dzīves brīdī ļoti pievelk un kaut kad atkal ļoti atgrūž. Un, jā, šie ir tie jautājumi, par ko es sākumā jūs aicinu arī padomāt. Un tad nu, tas nav, ko es jums varu atklāt, tas nav bez iemesla. Tā nav sakritība, ka kaut kas jums patīk, kaut kas jums nepatīk. Tā nav sakritība, ka kaut kāds šīs sajūtas mainās. Un, jā, es atkal uzdošu jautājumu. Es šodien jums uzdošu ļoti daudz jautājumus, un mans tagad jautājums ir, vai kāds jau ir pieredzējis aromadiagnostiku? Droši ierakstiet chatiņā, ja esat. Jūs vispār varbūt zinat aromadiagnostiku, jums ir bijusi kāda veida ar to pieredze, to būs ļoti interesanti dzirdēt. Un es jums arī uzliku tādu kā definīciju, bet man gribētos teikt, ka aromadiagnostikai nav tāda viena definīcija. Un es domāju, jūs šovakar dzirdēsiet no manis, tā teikt, manas versijas par to, kā es to sajūtu. Jūs dzirdēsiet Baibas, jūs dzirdēsiet Anetas sajūtas par to, un es domāju, pēc mūsu projekta jums būs arī savs viedoklis par to, kas ir vispār aromadiagnostika un uz aromadiagnostiku balstītas prakses. Un mēs caur aromātiem patiesībā varam izpētīt ļoti daudz emocijas, sajūtas, atmiņas, vajadzības, iekšējos resursus, psihoemocionālo stāvokli. Un līdz pat veicot pilnu aromadiagnostiku, mēs varam pat uzzināt tiešām fiziskas vajadzības savam ķermenim, fiziskas kaut kāds disbalansus, iespējams pagātnes kaut kādas nospiestas sajūtas, iespējams tieši šobrīd, tagadnē šajā momentā esošas lietas. Un man jāatzīst, ka tad, kad es iepazinos ar aromadiagnostiku un gājušos kursus, man tas bija ļoti, ļoti atklājoši un fascinējoši un brīžiem pat neticami, cik daudz var pateikt par mums vienkārši aromāts, ko mēs izvēlamies vai neizvēlamies tajā momentā. Tā, iesim tālāk. Un tad pieskarsimies uzreiz mūsu sajūtu kartei, kas nav aromadiagnostika, tieši kā viena konkrēta praksa, bet šis ir projekts, kas ir balstīts uz aromadiagnostikas principiem, un tā ir kā tāda iepazīšanās un ielūkošanās aromadiagnostikā. Un jā, mēs pavadīsim kopā 3 nedēļas. Un galvenais fokus mums būs tieši uz 3 aromātiem. Uzreiz jau var pačukstēt, tas ir citrons, piparmētra un lavanda. Es ticu, ka daudz no jums tos jau pazīst, varbūt savās mājās, un ja nepazīst eļu formātā, tad noteikti zina, kas ir piparmētra, citrons un lavanda, un katram ir kāda asociācija, un iespējams ir jau doma, oi, nē, tā man patīk, vai tā man nepatīk, vai tas man patiks, vai tas man nepatiks. Nu, es gribētu ticēt, ka tās sajūtas būs krietni mainījušās pēc projekta, un iespējams nē, iespējams jā, nu to mēs arī pārbaudīsim. Un jā, tas ir 3 nedēļas, 3 aromāti, aromadiagnostikas elementi, un galvenā mūsu kāpēc mēs izmantosim eļļas šajā visā un kas būs ēteriskās eļļas šajā projektā, tas būs kā starpnieks patiesai sarunai tev pašam ar sevi. Šis nav projekts, kurā tu apgūsi eļļas, tu šajā projektā apgūsi sevi un būsi sev tuvāk. Vismaz tā mēs ceram, kad mēs spēsim katram no jums atvērt šo iespēju caur eļļām pietuvoties vēl vairāk sev. Tā. Jā, un tad es nedaudz, lai cik es jūs iepazīstināju ar aromadiagnostiku, pastāstīju pavisam īsumā par šo. Tad es gribēju uzreiz nošķirt to, ka aromadiagnostikā nav 1:1 tava sajūtu karte projekts. Aromadiagnostika ir prakse, ko veic cilvēkam vislabāk klātienē, var to izdarīt arī online, protams, ja cilvēkam ir atkal šie eļu paraudziņi nodrošināti, un tad tas ir process, ko veic ideālā variantā 1:1 speciālists, aromadiagnostikas speciālists pret cilvēku, kas izsmežo šīs eļas, un tad tā ir individuāla saruna, individuāla pieeja, un tās ir vairākas eļas, tās ir 30 ēteriskās eļas, un tas ir daudz dziļāks un plašāks process, ko, protams, tādā projekta ietverā mēs nespētu iedot un nodrošināt. Tāpēc tapa sajūta karte, kurš ir atkal 3 nedēļu projekts, un es neteiktu, ka viņš ir mazāk vērtīgs kā aromadiagnostika. Viņš vienkārši ir pilnīgi ar aromadiagnostikas elementiem, bet kaut kas
Es pat nezinu, kā to vārdos ietvert, jo mēs tiešām tur neesam žēlojušas necik savas zināšanas un materiālus, ko mēs ieguvām vairāku mēnešu maksas kursos. Es pat teiktu tā, ka ļoti neesam žēlojuši. Būs daudz pārsteigumu, kurus mēs iespējams šodien vēl nepieminēsim, bet jūs arī projektā par tiem uzzināsiet. Un jā, tas būs tiešām tāda iespēja paskatīties uz sevi un reizē uz ēteriskajām mēļām no pilnīgi cita skatu punkta, kā jūs iepriekš vispār dzīvē esat to darījuši. Jā, un kas mēs esam vispār tādas drīz Elīza, Baiba un Anita. Mēs visas elpojam, dzīvojam, un ar doTERRA mums eļas ir mūsu ikdienā neatņemama dzīves sastāvdaļa, un es teiktu tāda kaislība. Un tagad mēs arī esam certificēts aromadiagnostiķis, jo mēs tieši kopā aizgājām cauri šim piedzīvojumam. Un, jā, tā kā tālāk es došu vārdu vispirms sev, un pēc tam arī meitenēm pašām par sevi pastāstīt, lai varam kārtīgi iepazīties. Mums nākamo slaidiņu. Jā. Viss kārtībā, Baivijā? Aiziet. Nu, tad es esmu Elīza Liepainiece no Ventspils, kad man ir forša vārdu spēle ar uzvārdu. Jā, esmu no Ventspils un dzimusi Ventspilī, augusi Ventspilī, bet šobrīd par savām mājām es saucu to pasaules vietu, kurā es konkrētajā sezonā atveru koferus. Es esmu profesionālā sportista dzīvesbiedre un esmu ļoti ar prieku pieņēmusi šo kustības dzīvesveidu, līdz ar ko mana dzīve ir visu laiku kustībā, visa veida kustībā, pa valstīm, pa transporta līdzekļiem, kustībā, sporta zālē un kustībā arī dažādās manās interesēs, jo es ļoti daudz man patīk, ko jaunās vietās izmēģināt. Tāpat arī ar eļļām man patīk atklāt arvien jaunu, un tā visa tā arī ir tāda kustība zināšanās. Un, jā, man eļļu pasauli vispār ar mani ir, tieši pilnus 2 gadus. Nedaudz pirms, man liekas, 2 nedēļām, jā, jau tie ir pilni 2 gadi, kas ir bijuši atklājumi pilni, vienkārši visu dzīvi mainoši. Jāsaka, tā ir grūti to ietvert tādā vienā vispār paskaidrojumā, jo tas man dzīve ir pilnībā cita. Gan eļās, gan vispār esot visā šajā doTERRA pasaulē, tas Baiba man noteikti varētu piekrist, jo viņa man ir bijis no pirmās dienas, un gan mana dzīve ir mainījusies, gan es esmu mainījusies. Un es esmu pilnīgi cits cilvēks šo visu dzīvojot, un es esmu ļoti priecīga, ka mēs arī izlēmām pēc vairāk kā gada, kad es jau biju eļas iepazinusi no tāda fiziskā stāvokļa, mēs izlēmām pieteikties šiem kursiem, jo tā bija atkal tad pilnīgi jauns atklājums. Un, jā, es aromadiagnostiku priekš sevis redzu kā tādu, tiešām es jau pirms tam iezīmēju tādu instrumentu, kā apiet savu apziņu. Un es paskaidrošu, ko es ar to domāju. Nevis tādā ziņā, ka tu kaut kur neklausies sevī, bet apiet to prātu, kurš brīžiem tajā ikdienā, kad tev ir stress, lietas, darbi, viss daudz, viņš dažreiz strādā pret mums. Viņš saka, tev jādara vēl, tev ir, nezinu, jāpaspēj vēl tas, tev jāiet tur, tu apsolīji obligāti jādara. Nē, varbūt citreiz nav jādara, bet tu nevari sevi sadzirdēt. Un tad caur aromātiem, tad, kad mēs ielpojam aromātu, tie, kas varbūt šeit joprojām domā, ka tur kaut kur strādā placebo, tad es jums pačukstēšu to, ka mēs ielpojam aromātu, pirms mēs paspējam par to padomāt, mūsu smadzenēm jau ir iedoti impulsi, un jau mūsu smadzenes jau pasaka, kā es jūtos par to aromātu. Un tev nav jāzina, ko tu tajā brīdī pasmaržo. Un es domāju, ka tev arī būs pārsteigums šī projekta laikā, kad tu vari sevi tādēļ negluži apmānīt, jo aromāti nevar tevi apmānīt. Un tas man šķiet arī ir tas pats fascinējošākais šajā procesā, un es esmu ļoti, ļoti priecīga un tāda patīkami satraukta jūs iepazīstināt ar šo pasauli, jau tajā ielūkoties kopā ar savām meitenēm. Un tagad es došu vārdu arī viņam, lai jūs varat iepazīties arī ar Baibu un Anitu. Ko sāksim ar mani? Mani sauc Anita Beinerte. Pašlaik esmu Latvijā, bet jau vairāk kā 15 gadus dzīvoju Nīderlandē, un es esmu 2 dēlu mamma. Un eļas iepazinu es pēc savu 2. bērniņa pasaulē nākšanas, ka mums bija problēmas ar gulēšanu, un tad es nolēmu pasūtīt, izmēģināt vienīgo lavandas eļu. Un līdz ar to mana dzīve īstenībā ļoti mainījās, jo es redzēju, kā šīs eļas darbojās, kā viņas palīdz gan man, gan maniem bērniem, gan manai ģimenei. Un tas bija kaut kā naturāli, kad vajag dalīties ar citiem, un tad es tā domāju, bet viņas nav tikai tāda eļļiņa pudelītē, tur kaut kas slēpjas vairāk.
Kad es vēl pat to neapzinājos, un tad es domāju, jā, tie aromādiagnostikas kursi ir kaut kas interesants, ko es gribu vairāk uzzināt. Kā aromāts var ietekmēt tavu pašsajūtu, kas notiek aiz tavas vispār steidzīgās ikdienas, ja tu pasmažo aromātu un domā, kāpēc man šodien tas nepatīk, un pēc nedēļas man patīk, tur slēpjas kaut kas vairāk. Un, jā, bija ļoti, ļoti interesanti uzzināt, kā darbojās vispār šīs eļļas vairāk nekā mēs domājam. Esmu priecīga, ka arī esmu šeit un varēsim arī dalīties ar visiem jums pārējiem, ar savām pieredzēm. Un, jā, es ļoti skatos uz visiem un ļoti, ļoti ceru, ka mēs pavadīsim 3 nedēļas ļoti brīnišķīgi kopā. Tā kā, jā, tas īstenībā ātri pa mani, nekavēsim laiku. Nu ko, ķeramies klāt man. Nu ko, esmu vispār, es pat nezinu, ja godīgi, ar ko es sāku. Pirmkārt, es nekad nebiju domājis, ka es vispār šeit būšu, šeit sēdēšu un vispār turēšu tādu kā eļļu rokās un iziešu vēl aromādiagnostiku un kur nu vēl nē. Jo vispār tā mana misija šajā dzīvē bija jāstrādāt ar cilvēkiem, palīdzēt sev un palīdzēt arī viņiem. Ko es ļoti labi arī darīju, un tas ir vairāk beauty industrijā. Un tad ētriskās eļļas vienkārši manā dzīvē ienāca netīšām. Un ne jau tas, ka es viņas meklēju vai vēl kaut ko. Es patiesībā meklēju sev. Tas ir 2,5 gadu atpakaļ. Tieši tagad decembra beigās paliks 3 veseli gadi. Vispār ir diezgan traki, tad, kad tu saki tos aptuveni, cik laiks jau ir pagājis, liekas, ka tik šausmīgi skrien visu uz priekšu. Bet fakts kā tāds, man bija īstenībā ļoti līdzīgs stāsts kā Anitei. Es agrāk strādāju fabrikā. Tas jau bija dievs cik daudz gadus atpakaļ. Un fabrikā tad fabrikā vispār tie, kas varbūt jau ir strādājuši agrāk fabrikā, tad jūs zināt to, ka tur ir maiņas. Un es domāju, ka es sabojāju savu miegu tieši tur. Protams, ka mans mērķis bija sevi dabūt tādā līmenī, kad es pati varu būt priekšniece sev, ko es arī sasniedzu. Aiziet projām, protams, no šīs fabrikas. Es strādāju beauty industrijā, teiksim tā. Bet tās sekas man palika. Sekas manī palika, un es nevarēju nekādīgi izgulēties, un tie, kas man pazīst, esmu diezgan liels darbaholiķis, un, protams, darbaholiķis ar negulēšanu īsti neiet kopā. Un tu jau jūti, ka tu jau sāc brukt, es jau izmēģināju daudz dažādus variantus, kā es vispār varētu labāk gulēt, kaut kas strādā, kaut kas nestrādā, un tad es kādu laiku redzēju tās eļļas, un es domāju, nu jāpamēģina, bet ziniet, tad, kad tu jau esi vairākas reizes kaut ko mēģinājis, tu jau sāc padoties, tev jau vienkārši, kā cilvēks, tu jau padodies, nu kas tas šitas nelīdzēs, un tu jau pats sev iestāst, pirms tu esi pamēģinājis. Un tad es pamēģināju, un es arī sāku ar lavandu, un tā man tas viss arī aizgāja. Es sāku ar lavandu, tad es lavandu sāku pielietot arī sieviešu dienās un visur citur, un es redzēju, ka šis patiesībā ir efektīvas lietas. Nu, tā kā tad jau es sāku vairāk mācīties, tiešām arī gads pagāja. Tiešām arī gads pagāja, un tad iekrita klēpē šis kurs, kas ir aromādiagnostika, kur mēs ar Elīzu un Anitu arī kopā gājām, mācījāmies, visu kaut ko darījāmies, un patiesībā, kad es pateicu jā šim kursam, es sākumā domāju, ka, es iepazīšu eļļas nedaudz dziļāk. Par molekulām, par vēl visu kaut ko, par to ķīmisko pusi, nē. Šīs kurs patiesībā es vienmēr saku, ka šis kurs īstenībā bija par mani. Viņš bija par mani, manām sajūtām. Un ja man kāds pajautā, vai vienkārši nodēvēt 2 vārdos, es uz to skatos kā psihologs. Jo tā es uz to skatos. Tas nav gluži īstais terminālais formāts, jā, bet es uz to kā skatos, ja tā arī ir. Es tajā kursā iemācījos ļoti daudz par savām sajūtām, kāpēc es tā domāju, kāpēc man ir tādas sajūtas, kāpēc es tā reaģēju. Un ļoti daudz lietas arī par bērnības lietām, kas likās, pilnīgi nereāli eļļas un bērnības lietas, kaut kādas sekas, tāds arī ir. Un tā patiesībā īstenībā mēs varam iet tālāk, jo tā tapa arī mūsu projekts, kas ir 3 nedēļas, kā Elīze vairākas reizes arī pieminēja 3 nedēļas tava sajūtu karte. Jo mēs vēlējāmies radīt tieši tādu pašu īstenībā pieredzi, kādu sajūtām arī mēs. Un kā tu dzirdi, mēs esam 3 dažādas dāmas ar 3 dažādām sajūtām un ar 3 dažādām, tad, ja tu mums katrai jautā, mums ir katrai pavisam cits sajūtas, katrai pavisam ir cits skatījums uz to, jo tā tas arī ir. Tev, tavai mammai, māsai, draudzenei arī uz šo projektu būs katrai cits skatījums, kāds kaut ko paņems. Un Elīze īstenībā jau minēja, ka tā tik varbūt liekas, bet šis nav aromādiagnostika, bet šīs ir tava sajūta karte. Mēs īstenībā viņu esam tik ļoti smuki sataisījuši, kad liekas,
Nu, es nezinu, man liekas, mēs varētu iet arī tālāk par šo visu. Bet es ticu, ka jums patiks. Un es ticu, ka jūs būsiet arī ļoti pārsteigtas, un es viennozīmīgi piekrītu, ka ir arī tās, ziniet, ir arī tās bieži tās sajūtas, ka, ai, man ir slikti, nav enerģija, nav garstāvoklis, bet īstenībā es neesmu pret medikamentiem, bet gluži tāpatām kā galva sāp, ja? Mēs paņemam zāli. Sāp, nemaz nemeklējam cēloni, kāpēc tā galva sāp. Un tā ir ļoti daudz ar ikdienas lietām, mūsu sajūtām, mūsu stresu, un ļoti daudz, kas nāk vispār no iepriekšējā gada, no 2 gadiem, 3 gadiem, vai arī kaut kādas situācijas, un mēs vienkārši to bez mazliet pametam zem gultas, bet tā patiesībā nav. Un es ļoti daudz iemācījos vispār šajā kursā un ar šīm eļļām strādāt, lai es varu palīdzēt sev. Un es nedaudz vairāk jau esmu iemācījusies, kāpēc es tā uzvedos, kā es uzvedos, kāpēc es tā runāju, kāpēc es tā jūtos. Un tā kā es domāju, jūs iegūsiet vairāk nekā varbūt mēs to spējam šajā brīdī jums pastāstīt. Tas, protams, pašām katrām ir jāiznes, jāsajūt, un pēc tam tas viss saliksies pēc 3 nedēļām ļoti labi kopā. Kā tas vispār, kā šis projekts izskatīsies? Viņš būs 3 nedēļas, un katru pirmdienu, jā, projekts sākās 8. septembrī, bet pirmais mūsu oficiālais ieskata, nevis pat ieskata, šis ir vairāk ieskata iepazīšanās, bet tāds oficiālais, kad mēs tajā visā ejam iekšā, tas jau būs 7. septembrī, labojiet man liekas, ka tā arī sanāk savā galvā. Man liekas, ka tā arī sanāk. Katru pirmdienu mums būs Zooms, kas droši vien būs uz vakaru pusi, varbūt līdzīgi šajos laikos, un katru nedēļu mums būs jauna tēma. Un katru nedēļu būs tāda kā darbība. Tu veiksi kaut kādu uzdevumu, darbību, radošumu. Pieņemsim, pirmajā nedēļā tu vairāk iepazīsies daudz dziļāk vispār ar šo aromatdiagnostiku principu, ožas nozīmi, kā vispār oža strādā uz tavām smadzenēm, sajūtas, reakciju, pievērsīs uzmanību savām izvēlēm, reakcijām, aromātiem, lai atklātu arī kaut ko vairāk pati par sevi, par savām domām un sajūtām. Otrajā nedēļā mēs smaržosim un zīmēsim, teiksim tā. Pagaidām ir ļoti grūti jums pastāstīt, kā tas viss izskatīsies, bet būs vajadzīga lapa, 3 krāsas, tava smaržu pudelīte, un tad notiks radošais. Un patiesībā tas, ko tu izvēlēsies krāsu ziņā, tas arī smaržojot to pudelīti, viņa ļoti daudz psiholoģiski pateiks par tavām sajūtām, tavu izvēli. Un es jums nevaru tāpēc, ka šis tāds personīga lieta, es nevaru īsti par šo klienti stāstīt, bet tā pieredze bija tāda, kad viņai ir krāsu grāmatiņa. Un mēs pēc šitā principa gājām, un viņa krāsu grāmatiņa var redzēt, kā šī krāsu grāmatiņa mainījās. Viņa sāka ļoti smagām krāsām, 2-3 nedēļas bija ļoti smagas krāsas, tāds, ka tu atver, tu redzi smagas krāsas. Un 4., 5., 6. nedēļas grāmatiņa palika tik gaiša, tik maiga. Viņa izkrāsoja sevi, viņa saprata, kas viņai kaiš, ar ko viņa grib strādāt, kāpēc viņa jūtās tā, kā viņa jūtās, un tas gan bija baigi forši. To uzreiz varēja redzēt, ka tam cilvēkam tas, tā kā aizgāja, viņa saprata. Un 3. nedēļā mēs taisīsim produktu, kuru tu varēsi baudīt, izbaudīt, tam ir daudz dažādu vārdu, tur varēsi baudīt patiesībā ar savu varbūt vīru, dalīties varbūt ar māsu vai savu pusaudzi, un tur mēs taisīsim produktu. Tur mēs taisīsim produktu no tām eļļiņām, ar kurām mēs strādāsim vispār šo 3 nedēļu laikā. Būs ļoti interesanti. Tad šīs ir, tad mēs pasakam, kas būs pilnīgi katru pirmdienu, bet ar to viss arī nebeidzās tas projekts, jo no pirmdienas līdz piekdienai mūsu slēgtajā Telegramu kanālā, jā, līdz ko tu pateiksi, ka jā, tu esi ar mieru, šis ir tev patīk, tu uzreiz tiksi pievienot šajā slēgtajai VIP vietiņai, kur viss šis projekts notiksies. Un viss ies ļoti smuki pēc kārtas, pat ja, pieņemsim, tu kādu dienu nokavē vai nevarēji, nepaspēji vai strādā bērni, tu zinās, kur tu paliki, jo nekas nesamaisīsies augšā uz leju, viss ies smuki pēc kārtas, un tu zinās, kur tu apstājies un kur tev ir jāiet, jā. Kā arī ne tikai tas, ka katru dienu būs, katru pirmdienu, tad uz vakaru pusīt, mums būs šis oficiālais Zooms, kur būs jauna tēma katru nedēļu, teiksim tā, jā, radošums. Tad no pirmdienas līdz piekdienai tev būs uzdevums.
Un šajā uzdevumā mēs pētīsim, tā arī būs, mēs pētīsim tavu attieksmi pret aromātiem, kā viņi mainās. Jo Elīze un Anita jau arī stāstīja, cik reiz mums nav bijis tā, ka viens aromāts šodien patīk un viens nepatīk, un tam ir iemesls, kāpēc viens patīk un viens nepatīk. Vai pēkšņi tev bija tā, ka tu zināji, ka tu visu laiku, tev patīk, tu vienkārši vai arī zieds vai vēl kaut kas, tev tik ļoti patīk tas zieds, bet nē, un pēkšņi pēc mēneša tev tas zieds nepatīk. Tātad kaut kas ir mainījies tavās emocijās, tavās sajūtās, tavā dzīvē, un šis aromāts tev uzreiz pateiks, praktiski, ar ko tev vajadzētu sākt strādāt. Un katru dienu tev būs iespēja mums pastāstīt, kurš aromāts tev šodien patika, kurš vairāk uzrunāja, kurš ne, un tad mēs jums iedosim paskaidrojumu, ko tas nozīmē, kāpēc viņš tev šodien neuzrunā, vai ko tas nozīmē, ka viņš tev uzrunā. Viena nedēļa būs rīta uzdevums, un viena nedēļa būs vakar uzdevums. Un tad trešā mums vairāk būs tāda ritīgi praktiskā daļa. Mums jau tā būs pirmdienas praktiskās daļas, un tad trešajā būs pavisam savādāk, jo mēs jums gribam parādīt, ka šis nav tikai smaržo, skaisti par emocijām, bet arī kā viņas var pielietot sev ikdienā un savā labsajūtā, kā arī ģimenes. Tā. Tad es mazliet pastāstīšu. Elīze jau pieminēja, kas būs vajadzīgs. Tātad mums būs vajadzīgs 3 ētriskās eļļas. Tātad tā būs lavanda, citrons un piparmēte. Un visu 3 nedēļas šīs eļļas arī mēs izmantosim. Ne tikai Rek jau meitenes rāda skaistu trio komplektiņu. Jā, tie būs mūsu galvenie aromāti. Mēs pieķersimies arī citiem aromātiem, bet par to mēs uzzināsim projekta laikā. Jā. Un nākošais slaidiņš mums. Tātad, bet kāds notiks, ja tā aromāta izvēle mainīsies? Piemēram, kā es jau iepriekš minēju, ir tā, ka piemēram, šodien tu pasmaržo to vienu aromātu, tad no rīta, piemēram, viņš patīk, pēc pāris dienām tu pasies, man kaut kas nepatīk, kāpēc man nepatīk, un par to mēs arī uzzināsim, kāpēc viens aromāts mums var patikties, vai arī otrā, piemēram, man nepatīk šodien, bet pēc pāris dieniņām mums var iepatikties. To mēs arī pētīsim šajā projektā. Jā, to mēs pētīsim, tas būs ļoti interesanti. Un kā piedalīties? Tātad ir varianti. Ja jau tu esi mūsu klients un tev jau ir lavanda, citrons un piparmētre, tad tu jau esi gandrīz gatavs. Tikai, kas ir nepieciešams septembrī, tev nepieciešams veikt pasūtījumu vismaz par 50 PV, lai piedalītos šajā projektā. Un, protams, ja, piemēram, tev kādu no tām 3 eļļām jau iet uz beigām, tu skaties, labi, man vajadzēs to 1/3 eļļiņu pilnu, tad noteikti arī jāpasūta. Tad tas ir nepieciešams. Tā kā jā, bet, ja tu vēl neesi mūsu klients, tas nav nekas. Tas nav nekas. Tad tavs konsultants, kas tev uzaicināja arī uz šo Zoom, tev arī pastāstīs smalkāk un visu izstāstīs, kā tu vari tikt pie šīm 3 eļļiņām. Un tā kā mums ir laiks līdz septembrim mierīgi sagatavoties, mierīgi, un tā mēs mierīgi lēnā garām, bez steigas visu izstāstīs tev arī tavs konsultants, kā tu vari tikt pie savām eļļiņām un visu pārējo cīkāku informāciju. Jā. Tātad es ceru, ka visiem viss ir skaidrs. Tātad, ja tu esi klients, ja tu esi klients jau esošais, tad tev droši vien jau ir šīs eļļas mājās. Tad viss, kas tev ir jādara, jāveic ir vismaz 50 PV septembrī savus sūtījumus. Tātad, kā jau Anita tikko minēja, ja tev trūks kāda eļļa, tad tu to vari pievienot savam sūtījumam. Bet, ja tu esi jauns klients, pilnīgi jauns, nekad neesi bijis vai neko nekad neesi mēģinājis, tad viss, kas tev ir vajadzīgs, ir tikai vienīgi šis trio. Tā, ir mums maziņš tāds trio un ir arī lielās eļļas. Ja tu jau zini, ka tu jau būsi fanāts vai tu jau kādu mēģināji, droši izmanto arī to. Bet mūsu galvenā būtība ir galvenais, lai ir šīs 3 eļļas, bet tas vēl nav viss. Jo mēs esam sagatavojuši jums ekstras, bet šīs ir tikai ekstras, lai jūs nenobiedētu, šis nav obligātais, pilnīgi un nemaz. Tā kā mēs jau minējām, kad pats par sevi 3 nedēļas būs ļoti piepildītas, tu ļoti daudz ko iemācīsies, uzzināsi. Un mēs to gribējām savā ziņā arī atstāt jums
pēc vairākiem mēnešiem. Tu vari nākt atpakaļ pie šīs informācijas un saņemt papildus materiālus, kas ir īstenībā izvilkt no šī kursa, bet tu nevienam to nesaki, ja? Tas būs tikai un vienīgi tev pieejams. Tāpēc mēs jums sataisīsim, mēs jums pēc 3 nedēļām, ja tu izdomā veikt tomēr septembrī 100 PV, tas attiecās gan esošiem, gan pilnīgi jaunajiem, savu sūtījumu 100 PV, tev būs visi materiāli pieejami, tad visu, ko tu redzēsi šajās 3 nedēļās, tev būs viss pieejams, tu vienmēr varēsi iet atpakaļ, lasīt, pārlasīt un uzdot jautājumus, plus tās, ka tev būs ceļvedis ar materiāliem un daudz dažādām receptēm, kā arī tas, kas, pieņemsim, jau būs ielikts Zoomos, tur būs nedaudz paskaidrots sīkāk, ko pēc tam tu varēsi pati mācīties, lasīt un patiesībā testēt arī uz saviem mīļajiem. Trenēties un, teiksim tā, ne tikai sevi testēt, bet arī mīļos. Un tad, jā, neierobežots laika pie projektu materiāliem un jaunajiem klientiem, pašiem jaunākiem, kad tu vēl, tā kā pašiem jaunākiem, kuri nav tev, tā kā, varbūt es kādreiz mēģinājusi paraudziņu, varbūt vienu eļu caur savu konsultantu, savu draudzeni, bet, ir laiks būt oficiālais klients, un no 1. septembra nav nozīmes, tev nav obligāti 1. septembrī jādara, bet no 1. septembra visu septembra garumā jaunajiem klientiem, ne tikai tas, ka tu saņemsi aroma ceļvedi, neierobežotu vispār laiku uz materiāliem, tu arī saņemsi dāvanā savvaļas apelsīnu pudelīti. Un varbūt vēl, bet par to mēs pastāstīsim, ja tu jau būsi VIP chatiņā un tu pateiksi yes, pat VIP chatiņā, tad mēs varbūt daudz ātrāk jau ieliksim, varbūt kādā augusta beigās ieliksim īpašo piedāvājumu, ja tur būs vēl ekstras jaunajiem klientiem un arī esošiem klientiem, mēs noteikti uzreiz padalīsimies arī tur. Un bet, kā jau es teicu, šis nav obligāts, jo mēs vienkārši nevēlamies to sarežģīt, tāpēc tev viss, kas ir vajadzīgs, šīs 3 eļas, gan esošiem, gan jaunajiem, jā, tas arī ir viss, un tie 100 PV ir tikai kā ekstra. Bet, ja pieņemsim, tu tagad var sākt tikai ar eļām, pieņemsim jaunajiem tikai ar eļām un esošais 50 PV. Ja pieņemsim 3 nedēļu laikā, 3 nedēļas iet uz beigām, un tu saproti, ka tu gribētu visus šos materiālus un arī ceļvedi, tu droši to drīkstēs darīt atkārtot. Tad vēl 50 PV, lai aiztaisītu ar 100 PV, un tu zini, ka viss ir forši, ka tu visu esi saņēmis, un tev būs pieeja visam. Tā kā par to nevajag satraukties, tev gluži nav jāizlēm tagad 100 PV vai 50 PV, galvenais ir pateikt, jā, es gribu, pasūtam eļas, vai man ir eļas vai 50 PV septembrī kā esošam klientiem, un tas ir arī viss, un tad jau tālāk mēs skatīsimies. Pēc 3 nedēļām, uzreiz, ka projekts beigsies, mēs uzreiz jums nosūtīsim ceļvedi, un ceļvedis tiks nosūtīts visiem individuāli. Netiks ielikts tur čatā individuāli. Un tad jau arī skatīsimies, ja kāda vēl jautājuma, kā arī pašā projekta laikā jums tur būs čats, un tajā čatā jūs varēsiet uzdot jebkādu jautājumu, kas jums ir sakarā par pašu projektu. Nebaidieties, jo vairāk jautājumu, jo labāk mēs saprotam, kā jums palīdzēt vēl. Un arī pašam aktīvākajam mēs uzdāvināsim 1:1 aroma diagnostika konsultācija, kas ir pilnā konsultācija. Tev mēs izdomāsim, kas ko kā. Tad tev vai nu būs konsultācija ar mani, vai Elīzu, vai Jānitu. To jau mēs pēc tam skatīsimies, bet vienai no jums tiks uzdāvināta šī konsultācija, un tev būs izvēle. Bet es domāju, ka mēs taisīsim pilno tev, jo patiesībā tās aromadiagnostikas var taisīt par mīlestību, par karjeru. Ir daudz dažādas, bet es uzskatu, ka vispirms vajag uztaisīt pilno, un tad tikai skatīties atsevišķi. Tā kā jūs saprotat, ko es tagad saku, karjera, mīlestība, tā kā tam visam apakšā ir daudz vairāk nekā jūs varat iedomāties. Tā kā, jā, manuprāt, es esmu, es kaut laikam, jā, nebija, kas mums te notika, par tiem, tad mums jau pastāstīja par tiem 3 aromātiem, kas tev vajadzīgs, un, jā, tā kā es esmu ļoti excited, varbūt ir kāds noteikts jautājums, kur jūs vēlaties tagad uzdot, un mēs tagad varam atbildēt. Jūs droši arī varēsiet dalīties ar šo video visiem un būt gatavi uz 7. septembri. Un, jo, kā jau es teicu, mēs 7. septembrī jau tiksimies mūsu pirmajā nodarbībā, jo tie Zoom īstenībā būs kā mūsu nodarbības.
pirmajā nodarbībā, un ar 8. septembri mēs sākam ar pirmo uzdevumu jau ar kā saka, vairāk sevis izzināšanu. Es tagad pārtraukšu šeirot, bet es tiešām vēlos atgādināt, nu tā kā nevajag tagad fokusēties uz tiem 100 PV vai vēl kaut ko, nē. Galvenais ir pateikt, jā, tu gribi, jo šajā ir ļoti daudz vispār gan, nu, kā lai es to smukāk noformulēju, šajā projektā ir ielikts ļoti daudz vērtības. Ļoti, ļoti, ļoti daudz vērtības. Un ņemot vērā, ka jums reāli tikai vajag šīs eļas, tad tā ir, nu, tā kā tas ir pats, mēs reāli jums atdodam to bez mazliet kā, nu, dāvanā visu šo projektu, tāpēc mēs gribam arvien vairāk un vairāk cilvēkus, lai cilvēki saprot, kas vispār ir aromadiagnostika kā tāds un kā eļas var, jo tieši aromadiagnostika vispār viņš vēl Eiropā nav tik populārs, un mēs viņu gribam ieviest, lai cilvēki vairāk var par sevi mācīties un izzināt. Tā kā droši jautājiet jautājumus, man lavanda būs jāiegarās. Nu, redz, super. Projekta laikā mācīs slēpjās zem savvaļas apelsīnu, kā arī, jā, tieši tā. Mēs ne tikai, jā, mēs strādāsim, pareizi arī Elīze darīja, mēs ne tikai strādāsim ar šīm eļām, jo tā kā mums ir daudz lojālu klientu, kuriem ir ļoti daudz eļas, mēs arī mēs esam izvēlējušās pāris pārīšus, kas ir tieši no aromadiagnostika eļām, par kurām mēs arī nedaudz vairāk pastāstīsim, jo ļoti daudzām no jums ir šīs eļas, un jūs arī vismaz zināsiet, kā viņas pielietot vai kas un kā. Tā kā droši, varbūt Elīze un Anita kaut ko vēlās piebilst, bet jā, droši lieciet savu jautājumu iekšā, lai mēs varam atbildēt un palīdzēt. Jā, man laikam nav nekas īpaši vairs piebilstams. Man šķiet, mēs visu izstāstījām, cik mums pašām liekas. Tāpēc arī gribētu aicināt, tāpat kā Baiba, droši rakstīt savus jautājumus. Protams, ja jautājums rodās arī pēc pusstundiņas vai stundiņas, jo tā dažreiz ir, vai rītdien pamožoties, ir kaut kāds jautājums par projektu, rakstat cilvēkam, kas jūs šeit uzaicināja. Un, protams, mēs to atbildīti nodosim un viss taps skaidrs. Bet, kā jau Baiba teica, mums ir vajadzīgs tikai 3 eļas. Tie būs mūsu galvenie instrumenti. Un tad par visu pārējo, kā to tehniski izdarīt, kādu pasūtījumu jūs taisat, to jūs vienkārši individuāli ar savu konsultantu izrunājat, kas tev pašam ir piemērotākais, tajā brīdī vajadzīgākais, un nekas, kā jau Baiba teica, nav spiesta lieta, tas ir vienkārši bonusi, ko var iegūt, bet tev pietiks arī ar 3 eļām, un to es laipni lūgts izbaudīt ar mums šo ceļojumu. Yes, un tagad lūdzu, kuri jau zina, ka piedalīsies šajā projektā, lūdzu ierakstiet plusiņus, ka jūs piedalīsieties. Ja jūs vēl domājat, tad ielieciet jautājumu zīmi. Un ja jūs domājat, tad kāpēc ir tas, kas jums liek, čau, Līgo, es domāju, tu strādā. kas jums lika, kas jums varbūt nav vēl atbildēts, kāpēc jūs esat sev uzlikuši uz jautājumu zīmi vēl joprojām. Ak, Dievs, cik daudz plusiņu, man tāds prieks, un vēl ņemot vērā, ka tomēr visi vēl nav piedalījušies un netika uz Zoomu. Nu, ļoti forši. Tāpēc pārliecinieties, visi, kur tagad spiedīs plusiņu, pārliecinieties, ka jūs esat saņēmuši jau VIP linku. Jūs jau droši varēsiet pievienoties tur Telegramā, un kā jau mēs minējām, līdz ko mēs zināsim kaut kādu septembri jaunumus. Tā vieta būs pirmā, kur mēs padalīsimies uzreiz, jo tie, kas ir varbūt gatavi un tomēr grib vēl ekstra dāvanas, un grib ar 1. septembri iet ritīgi lielajās dāvanās iekšā, tad ir vērtīgi gaidīt 1. septembri. Un kā jau es arī teicu, gan esošiem, gan arī pašiem jaunākiem, ja jums domāju, ka tas ir jādara 1. septembrī, nē, jūs to droši varat darīt 14. septembrī, jā. Tā kā jā, tas ļoti, ļoti vērtīgi, lai jūs to tiešām saprotat un varat mainīt savas domas arī projekta laikā. Priecājos redzēt tik daudz plusiņus. Cik forši mēģinās mums būs, tik forši kompānija un tik forši šaliks kopā. Un vispār ir tik ļoti interesanti, jo, kā jau Baiba sākumā teica, mēs šo darām pašas pirmoreiz. Mums tāda projekta nav eksistējis, nav uz ko paskatīties, jo tas nav arī tas, kas bija mūsu kursu. Mēs esam izvilkuši esenciju no mūsu kursiem un pārveidojuši to tā, kā mēs gribam pasniegt šo informāciju. Es pat teiktu daudz ko saprotamāk nekā mēs pašas to mācījāmies. Un tiešām mēs joprojām vēl visu liekam kopā, lai tas izsītos vislabākajā veidā, bet tas, kas jau tagad liekas kopā, tur ir tik daudz kā vērtīgi. Man šķiet, mums tiešām būs interesanti ne tikai jums, bet arī mums redzēt to, kā mainīsies šīs sēdes, vai mainīsies, jo es ticu, ka būs dažādi. Katram tas būs savādāk. Katrs no šī varēs paņemt kaut ko citu, bet es esmu pārliecināta, ka pilnīgi katrs aizies ar vērtību. Pilnīgi pārliecināta.
Jā, viennozīmīgi, jo mēs īstenībā katru no ļoti daudz mācāmies, jo mēs runājam par aromātiem un smaržām, un tad ir vienai viens pārsteigums, vai otrai otrs pārsteigums, tā kā tas mums noteikti ir bijis. Un es jūs vairāk neturēšu, bet es ļoti, ļoti arī lūdzu tiem, kas šo noskatīsies atkārtojumā, un ja tev ir sajūta, ka tu neesi pārliecināta, uzraksti savam konsultantam vai arī draudzenei vai arī mammai, un jūs vienmēr varat sataisīt ātro zvanu vai arī kaut kādu man gribās teikt, 3-way, es nezinu, kā Latvijas to pateikt, 3-way, kaut kādu trīs kopīgo čatu vai arī zvanu, kur, ja ir vēl kaut kādi jautājumi, kur vajag atbildēt, bet es uzskatu tā, ka patiesībā šeit nav ko domāt, šeit arī nav ko zaudēt. Pilnīgi, tad tiešām nav ko zaudēt, jo tev eļas būs, tu būsi vinētāji, tu pēc tam arī iemācīsies, kā viņus vēl pielietot, un plus tas, ka zināšanas, sevis izpētīšana, izprašana, labsajūta, savā ziņā, ko mēs vēl nepiepildām, tad pieņemsim tā pati, par lavānu jūs jau dzirdējāt, ja? Miegam, mieram, sieviešu dienām, stresam, gan bērniem, gan sev, bet citrons, es pašlaik dzeru viņu pie ūdens, viņš arī enerģijai, ķermeni iekustināšanai, ja? Garstāvoklim. Piparmētra būs fokusam, galvas sāpēm, ja? Arī, kad tu esi augstējies, lai attaisītu elpceļus, ir tik daudz dažādu variantu, kā šīs eļas vēl, tas nebūs tā, ka tu vienkārši smaržos, un pat, ja tev nepatīk piparmētra, tu tagad teiks, vai tev nepatīk citrons vai lavanda, nesatraucies par šo, vispār nesatraucies, pilnībā. Tu iemācīsies, būs super, būs skaisti, bet lūdzu nesaka nē, tikai tāpēc, ka varbūt tev nobaidīja kaut kāds 100 PV vai vēl kaut kas nē. Tikai vajag eļas, tas ir arī viss. Nu, vot. Tā kā brīnišķīga jums trešdiena. Es jau esmu ceturtdienā. Brīnišķīga jums trešdiena, un mēs ar jums tiekamies jau 7. septembrī, tāpēc lūdzu pievienoties jau VIP čatam, un mēs tiekamies ar jums tur. Čau! Tā, tiekamies!